Redzam, ļoti kupls skaits, ļoti kupls, bet atbalstam tālēšanas sektorā. Vajadzīgs jūsu atbalsts. Dināra Soboļenko 5.25 pašlaik. Dināra Soboļenko izpildīja savu lecienu. Viņa pašlaik ir 4. pozīcijā, 5.35. Kā nākamā Estera Kļaviņa leks, šobrīd 4.95. Un 1500 metros redzam, pašlaik vadībā Marta Līčāna. Aiz viņas Elīna Gumārova un Līna Dukse kā 3. šobrīd. Sauksmes. Es paņēmu no pirmā aprīļa. Tas 300 metri. Tas laiks nebūs precīzi. Joprojām Marta Līčāne skrēja vadībā, un Līna Dukse šobrīd 2. vietā, un Elīna Gumārova šobrīd kā 3. Redzam, šobrīd trīnieks ir atrāvies, un šeit arī Indra Matskeviča šobrīd 4. pozīcijā. Kā Māko 5-nieks pat redzam nedaudz ir atrāvies. Kaut kā tā, trīnieks sāk nedaudz, vēl nedaudz tālāk, bet tikmēr arī lēnām, kamēr tev meitenes skrien, aicināts pulcēties uz apbalvošanu ceremoniju arī vīrus, Martins Stulītis, Ēriks Anspaks un Jānis Ģermanis. Joprojām vadībā Marta Līčāne. Trīnieks redzam, trīnieks atrāvies, un Līna Dukse ārpus kārtas. Un Līna Dukse tikai 2012. gadā dzimusi sportiste. Šodien redzam Elīna Gumārova. Jā, redzam arī Elīna Dukse, iespējams valnieciska līderis, iespējams mamma, kaut kā tā, bet redzam pēdējie 200 metri Elīna Gumārova no Tomāņu sporta kluba. Viņa personīgais sekos 4.29, 8.57, Marta Līčāne 4.29 un redzam, kā mums pārējās sportistas te šobrīd skrien arī Līna Dukse. Un redzam, Elīna Gumārova atskrien pirmā. Marta Līčāne būs 2. un Līna Dukse izskatās 3. vietā, bet cīņa pa 4. pozīciju. Grundega Vancāne ļoti veiksmi skrien pēdējos metrus. Steidzot arī Indru Matskeviču. Grundega Vancāne atskrien izskatās 4. pozīcijā. Attiecīgi, ko vērtējā izpildījums 3. vietā, un Indra Matskeviča 1500 metros
Nu, bieži neredzam šajā distancē, bet šodien redzam ir šeit. Personīgais rekords ir ātrāks par 5 minūtēm. Redzēsim, kā veiksies šodien. Elīna, aizdejām! Vēl, bari! Nu, šeit arī Elīna